Re! Viss ēters ir te! Un Rīgas domas izdevumi varētu pieaugt vēl par 33 000 eiro gadā, jo paredzēts izveidot vēl vienu domas priekšsēdētāja vietnieku amatu. Kādēļ Rīgai nepieciešams vēl viens vicemērs un ar ko viņš nodarbosies, arī to skaidroja Ģirds Virbulis. Nu jau 10 gadus Rīgas domas priekšsēdētājs Nils Ušakovs strādājis ar vienu vietnieku. Vicemēra amatu ieņem Saskaņas vadītās koalīcijas partneri no partijas Gods kalpot Rīgai. Kopš Andra Amerika atkāpšanās pagājušā gada decembrī šos pienākumus domē veids Oļegs Burovs. Taču tagad pēkšņi iecerēts šo spēku samēru mainīt. Katrai gada ir savi izaicinājumi. Patreiz politiska situācija apkārt ir tāda, kāda ir. Slodze katram, kas strādā pašvaldība, arī ir citādāka. Līdz ar to, lai nodrošinātu efektīvāko un optimālāko pašvaldības darbu, tiek pieņemts lēmums par vēl vienu vicemēra amata ieviešanu. Domas priekšsēdētājs gan izvairījās dot skaidru atbildi, kādus tieši pienākumus veiks jaunais vietnieks. Visticamāk, šāds postenis tiek veidots, lai galvaspilsētas pārvaldes lietās jau laicīgi ievadītu kādu Saskaņas pārstāvi, jo Ušakovam tuvākajā laikā nāksies pamest mēra krēslu. Vai nu tiekot ievēlētam Eiropas parlamentā, vai arī tad, ja vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce viņu atstādinās no amata. Jaunās amata vietas izveidi atbalsta arī pašreiz vienīgais vicemērs. Man liekas, tā iniciatīva šobrīd atrast vēl vienu, teiksim, top menedžeru, kas var apmācīt, apskatīties šobrīd vēl kopā ar Ušakovu, kas vēl plāno strādāt daži mēneši. Es domāju, tas ir apsveicami. To, vai jaunais vicemērs pēc Eiropas parlamenta vēlēšanām varētu kļūt par domas priekšsēdētāju, ne Ušakovs, ne Burovs nekomentēja. Par to, kurš varētu ieņemt otrā vicemēra amatu, tikšot lemts pēc 27. martā gaidāmās Rīgas domas sēdes, kad tiks apstiprināts izmaiņas pašvaldības nolikumā. Pēc Latvijas televīzijas rīcībā esošas neoficiālas informācijas, ka ticamākais kandidāts jaunajam vicemēra amatam tiek minēts Saskaņas frakcijas priekšsēdētājs vietnieks Vadims Baraņģiks. Ģirds Virbulis, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.